Cilvēki bieži prasa, kādu kūpinātavu labāk izvēlēties, cik lielu. Mazliet laikam būs jāpastāsta. Šo kūpinātavu mēs parasti iesakam ļoti mazām mājsaimniecībām, kad tiešām vajag 1-2 vistiņas nokūpināt vai kādu zivtiņu, ja, tad varbūt ir pietiekami. Ja jūs vēlaties jau, teiksim, bišķi vairāk kūpināt, ja, vai noteikti es jums ieteiktu 200 litru kūpinātavu, viņai tāds pluss ir, kad būs vieglāk nedaudz temperatūru noturēt vienmērīgu, un atcerieties vienmēr tādu teicienu, ka labāk kūpināt pustukšā kūpinātavā nekā pilnā piebāztā. Tas tāpatās arī cepeškrāsnīs, ja jūs piebāzīsiet pilni, jums nebūs vienmērīgi arī kūpinātavās, ja būs ļoti piebāzts ar produkciju, jums nebūs vienmērīgi. Tāpēc mēs iesakam kūpinātavu nedaudz lielāku, nekā jums ir nepieciešams. 100 litri kūpinātavai nāk 2 restītes, izmēros 440 x 320 mm. Komplektā nāk 2 restītes. Kūpinātavā var ielikt 3 restītes, tātad vienu var papildus atsevišķi iegādāties. 200 litru kūpinātavai nāk 3 restītes, izmērs 475 x 475 mm. Var kūpinātavā ielikt 5 restītes, tad papildus var 2 restītes vēl piepirkt klāt. Abas kūpinātavas ir siltinātas, līdz ar to jūs varēsiet droši viņus kūpināt ziemā, vējainā laikā. 100 litrīgai kūpinātavai mums ir šāda melna un nerūsējušā tērauda kūpinātava, tad 200 litru kūpinātavām ir vairākas modifikācijas. Ir modifikācija ar kronšteinu un jumtiņu, ir modifikācija no nerūsējušā tērauda ar kronšteinu un jumtiņu, un ir variants ar koku apdarīti. Nerūsējušā tērauda 200 litru kūpinātavu priekšrocība viņai ir tāda, ka daudz ilgāk jums kalpošanas laiks būs kūpinātavai. Vieglāk tīrīt, vieglāk uzturēt. Un tāda pati nerūsējušā tērauda ir arī 100 litru kūpinātava. Tātad mazākais modelīts iesakam mājsaimniecībām, kam vajag nokūpināt 1-2 vistiņas. Lielāko modelīti iesakam, kam ir jau lielāka ģimene, 4 cilvēki un vairāk, kas grib jau vairāk, teiksim, 3, 4, 5 vistiņas, vairāk zivs ir, vai makšķernieks kāds mājās ir, vai mednieks, teiksim, noteikti ieteiktu lielāku. Un ja jūs vēl šaubaties, droši braucat pie mums, izvēlēsieties, kurš ir jums piemērotāks.